Tu sāki attiecības ar savu sieviņu vai draudzeni, vai ne? Un tu domāji, ka, paspīt tam, ka tu zināji, ka būs dažreiz strīdiņi un tā, bet tu iedomājies, ka, jūs viens otru, kā teikt, cienīsiet un izturēsieties tā godīgi viens pret otru, vai ne? Un tād paiet kaut kāds laiks, un vienmēr tavā dzīvē pienāk tāds brīdis, ka viņa pret tevi izturs negodīgi. Viņa tevi varbūt vaino pie kaut kā, kur tu neesi vainīgs, apvaino tevi negodīgi, tā nepatiesi, vai ne? Un varbūt sagaida no tevis vēl vairāk nekā tu vispār spēji izdarīt vai dot konkrētajā brīdī. Un tas ir tik negodīgi, vai ne? Un tad varbūt šī sajūta ir pa daudz, un tu viņu pamet, un tu nolēmi, nē, tā nav priekš manis sieviete. Un nākamajās attiecībās tas pats atkārtojās. Un tā tev jau pienāk 45, 50, un tu jau saproti, ka vai viss tādas ir, vai arī vienkārši tāda ir dzīve, un tur neko nevar padarīt. Atmosties, vecīt. Realitāte ir tāda, ka sieviete nav tavā dzīvē domāta būt kā kaut kāds eņģelis, kas tevi visu laiku aplaimos, ja? Un viss būs brīnišķīgi. Tev ir jābūt tai klintī, pret kuru viņa var arī rast atbalstu, un, ja vajag, arī izlādēties. Un tas tev ir jāspēj viss uzņemt. Ja tu esi īsts vecis, tu to varēsi. Ja nē, tad nāc pie manis izaugsmesterapija.com, un es tev parādīšu,